Labrīt, raidījumā ar gardu muti. Mani sauc Ints, un mēs atkal kaut ko garšīgu gatavosim. Šodien mums būs sēne cietumā, liksim iekšā šampiņonu cietumā. Tad mums būs lielopu gaļas šmoriņš, ugunskura katliņā, tādā maziņā katliņā. Un tad mums būs zapts maizītes. Odziņas ņemsim no krūma, folijā viņas gatavosim uz grila kopā ar cukuriņu un ēdīsim kopā ar graudu maizītēm, arī drusku apgrilētām. Ķeramies klāt. Tā. Viena liela bļoda. Ritīgi gabala gaļa. Tā ir lielopa gaļa. Jaunlopa šķiņķis izskatās. Griežam tādos nepārāk maziņos gabaliņos. Tāds stiprais ēdiens brīvā dabā. Par cik viņš gatavojās ilgāk kā viss pārējais šodienas. Tad mēs ar viņu arī sāksim. Tam visam klāt mums nāks pipars, sāls, kadiķogas. Jā, kadiķogas ir tāds interesanta garšviela, ko parasti gan lieto meža gaļai, bet var lietot gan jēram, gan lielopam arī. Cūkai nevajadzētu kadiķogas, nebūs ritīgi. Cūkai ķimenes jau vairāk un muskatrieks. Gaļā mums vajag kadiķodziņas, tad ņemam kadiķodziņas, uzbaram drusku te uz dēlīti. Mēģinām kaut kā viņas savaldīt un drusciņi. Tā drusciņi viņas tās odziņas ir sasmalcinātas. Varam iekšā te tā. Būs viņas tādas īpatnējas skuju garšu dod. Vēl mums vajadzēs ķiplokus. Ņemjam tagad ķiploku. Ķiploks parastais. Un daram tā kā parasti. Mizojam viņu nost. Ar vienu galu viņu vajadzētu pietikt. Mazliet ķēpīgs darbiņš tiem visādiem ķiplokiem un visādām mizošanām. To vispār var izdarīt arī, ja kaut kur brauc piknikā. Visu var izdarīt mājā pie televizoru iepriekšējā vakarā. Tas viss ķiploks mēs pēc tam ņemsim un izveidosim no viņa ķiploku reizinājumu, protams. Kas grib pēc tam varbūt lasīt ārā tos ķiplokus, var likt vesels, bet tad vajag likt vēl vairāk. Ķiploks mums ir nomizots. Ķiploku reizinājums top. Ķiplokus šeit nevajadzēs smalki. Šeit vajadzēs mums kā reiz par upju visu tā. Meža gaume. Gaļa, kadiķogas, ķiploks, sāli. Nu jau laikam pietiks. Pipari. Šitā buņģa ir priekš bailīgajiem, ka neuzber pa daudz. Pipars te tā dūšīgi, tā kā vajadzēja. Tomāte nākošais gājiens. Tomātus mēs arī liksim te pat kopā, maizīsim un tad sāksim šmorēt. Ņemam tomātus. Tā dūšīgi īstenībā uz to visu. 6 tomāti būs 100-punktīgi. Ja ne pat visi 7. Tomāts uz pusēm. Tomātam šitais ārā. Un tā ar visiem pārējiem. Būs 7 tomāti, lieliskais, maģiskais šmoriņš uz vēl nedegošu ugunskura, kur starp citu mēs tūlītās arī kurināsim. Jā, un īstenībā šitādu te mēs saliksim tur tomātus iekšā. Un tad vēl, ja piegriež sīpols klāt un patur kādas stundas 4, pēc tam ar tos gaļas gabalus var likt uz iesmu un ir pavisam cits ēdiens. Un tomātiņi griežās arī tādos nepārāk mazos gabalus. Tā, kursim guni. Mikrosērkociņi. Forši zviedru sērkociņi. Aiziet. Tā, uguns mums deg. Ņemam mazo katliņu. Maziņš tāds. Kāds ir? Katram, protams, ir katliņš, kāds ir. Katliņš ir bišķi sasils. Tagad lejam iekšā eļļu. Šito te vēl apmaisam, lai samaisās drusku sāls iekšā.
Sāls tur, atceramies, nebija daudz. Nu, varbūt kā priekš kuras cits varbūt nelieto sāli. Tam likās, ka es daudz piebēru. Nu, nav daudz, nav pa daudz, nav pa maz. Tagad mēs beram iekšā te visu to. Yes! Skaisti. Priekš to lietu man ir tikai karot pagaidām. Nu tā, tas viss tā smuka šmurkstinās kopā. To var darīt arī ar lapu koku zaru, nav obligāti karot. Turpinām, mēs tagad sagriezīsim seleriju sakni. Ņemam to lielo rāceni un dabonam viņa šādi. Mizojam nost. Selerija sakni ir tāds vērtīgs dārzenis. Daudziem viņš var negaršot, bet runā, ka paceļ, bet vairo celtspēju arī dzan. Tā kā vīri atmet to, ka negaršo, ir jāēd. Tiekam galā ar otru pusi arī, tāpēc, ka šmoriņā viņu vajadzēs diezgan padaudz. Sagriezīsim ar nepārāk maziņos gabaliņos. Tā. To visu darot, mēs neaizmirsīsim uzmest aci, kas mums darās katlā. Katlā mums darās viss ļoti skaisti. Kamēr ir skaisti, ir jāpieliek klāt drusku ūdens, lai tas nepaliek neskaisti. Pieliekam ūdeni, normāli savot ūdeni. Oi, kadiķi kopā ar dūmiem smaržo ļoti jauki. Šim visam mums vajadzēs improvizēt vāku. Nav svarīgi, kā viņš tur tusē virsū. Kaut kā jāpiesadz. Varbūt, ka vajag pat... Tas ir atlīdz svāks no izdēdējuša Maximus grila. Turpinam rīkoties gar selerijas sakni. Jā, un šito teitenu dārzeni varēs arī svaigi. Viņš svaigs pat ir garšīgāks nekā tā, bet tas ir mans personīgais viedoklis. Nu, ko darīsim ar burkāniem? Tādi mazi bēdu brāļi, jaunie burkāniņi. Mizā ir viss labums. Mizu nosmizot nevajag jaunajiem. Ziemā gan vajag mizot. Šitos arī griežam lielos gabalos. Liekam te pās klāt pie selerijas. Burkāniem ir finišs. Un tad vajag tālāk ķerties pie sīpoļiem. Mizojam viņus. Šoreiz mēs sarkanos sīpoļus lietojam, tāpēc, ka viņi ir drusku tā kā maigāki. Un ar lielopu gaļu baigi labi, kad ir sarkanie sīpoli. Protams, baltajiem arī nav nekādas vainas, bet sarkanie ir tie, kas vajadzīgi. Bez šitiem visiem sīpoļiem mums vēl vajadzēs arī kartupeļus. Tā, sīpoļi ir, tagad viņi vēl kaut kādā veidā jāsagriež. Viss par upo. Šito te astīti vajag atstāt tieši tāpēc, lai ir aiz kā pieturēt, ka griež. Kā mizo sīpoli, tad viņš nav galīgi ārā metams. Tad to astīt vajag atstāt. Tā, sīpoļi ir kārtībā. Tagad mums ir atlikuši tikai kartupeļi. Ņemam foršos kartupeļus. Foršie jaunie kartupeļi. Elementāri baram spainī. Baram spainī un viņus kārtīgi nomazgājam un noberžam. Jaunie kartupeļi. Viņiem vajag nomazgāt tikai smiltis un to, kas nāk nost, to noberzēt arī drusi pāris miziņas nonāks nost. Cerams, ka kartupeļiem mēs esam tikuši galā. Ņemam viņus ārā, atpakaļ liekam ļodiņā. Tā vēl drusku ir. O, šitā ir tā mīza, ko es teicu, kas ir nost. Ir labi. Kā jau es teicu, ir stipri labi. Šmoriņš šeit būs pa garo. Tagad vajadzētu darīt arī pielīdzināt līdzīgus gabaliņus kā burkāni. Kaut kā šitā. Varbūt 4 daļās griežam. Griežam 4 daļās. Visus tos kartupeļus. Kartašku mums ir
kārtībā. Nu, kartupeļi vispār. Tā. Kartupeļus, jā, visi taisam vaļā šito. Mums vajag no sākuma paskatīties, kas ir ar gaļu. Gaļu mums pēc sajūtas ir gandrīz gatava. Liekam visu iekšā. Liekam kartupeļus. Sīpoļus. Un seleriju sakni ar burkāniem. Tas viss iekšā. Un šmorēties. Un tagad sēne cietumā. Ņemam šampiņonus. Tādus, vidēja lieluma. Laužam ārā kātiņus. Tad mums vajadzēs korķēt vaļā vīna un jau kopā ar sojas mērci. Tā, ņemam baltvīnu. Vēl bišķi pietiks? Pietiks. Gramu 200-250. Un sojas mērķis tā, tādu buļku. Šo visu sajaucam kopā, piesparam klāt tur vēl rozmarīna zariņu. Tā saberzējam, lai viņš atdod garšu ātrāk. Un šito visu sēnes liekam iekšā. Lai tas viss drusku tagad samarinējās. Ņemam tos kātus, kas palika pāri, sasmalcinām. Tas mums būs vajadzīgs mērcītē. Mērcīti mēs gatavosim no tā paša. Viss te būs marinādīti, tas, kas paliek pāri no marinādītes, plus vēl šitie šampiņoni, kātiņi no šampiņoniem. Tagad ņemam baziliku. Baziliku mums vajadzēs samaisīt kopā ar rīvētu sieru, kur mēs tūlītās arī rīvēsim. Ir zariņi, saliekam smuku mazu čupiņu. Un smalcinām. Tālāk mēs ņemam Krievijas sieru. Viņš labāk kūst. Krievijas sieras labi kūst. Vienkārši rīvējam. Šeit nekādā ziņā nederēs jau tie sausie sieri, kas ir sadrupināti, pulverītī nopērkam. Šeit vajag Krievijas sieru vai vēl kādu citu sieru, kas labi kūst. Holandas sieras arī derēs. Sarīvētu sieru var lietot visur. Vēl kas ir interesanti, ja jums kaut kā ir maz, atliek jūs to visu sarīvēt, un tas kļūst vairāk. Siers ir sarīvēts. Šo visu maisam kopā ar baziliku, kurš bija tur siera apakšā. Šo te visu labumu ņemam tagad reistītes. Ņemam cepurīti, liekam iekšā sieru ar baziliku. Un tā, piespiežam ritīgi. Liekam uz reistītes mazās. Tā atkārtojam ar visiem lielumiem, kas mums ir pieejami. Tas viss tiek saštapēts, likts uz reistēm. Kā jūs noprotat, tās reistes arī ir tās sēnes cietums. Tā, šitais te ir beidzamais cietumnieks. Oh, yeah! Super! Taisam tagad ciet to reisti. Viss jau, arestanti visi ir vietā. Viss tā, ir kārtībā. Cietu, liekam uz grila virsmu. Lai viņi tur karst zem vāka. Tālāk ņemam veco pannu. Vecajā pannā es taisīšu mērcīti šiem te pašiem šampiņoniem. Šeit mums ir viņu tā saucamā marināde. Izmaisam kārtīgi. Te ir baltvīns, pussaldais. Te ir šampiņonu kātu atlikumi, sojas mērce un rozmarīns iekšā. To visu liekam uz pannas.
Lejam klāt saldo krējumu. Samaisam. Re, viņa jau ir bieza. Tagad mums atliek to visu. Sagaidīt, kamēr sēnes ir gatavs un ātri sasildīt. Pa to laiku mēs varam taisīt desertu. Desertā mums būs jāņogas, zemenes, upenes, folijā ar cukuriņu. Arī uzkarsēts viss. Un tad tā kā izveidosim tādu tā kā ātro zaptīti. Un ēdīsim to kopā ar graudu maizītēm, kuras arī uzsildīsim uz grila. Tagad šmoriņš mums jāapskatās, kas ir darās ar šmoriņu. Šmoriņš ir gatavs. Ritīgi, redz, šķidrums ir beidzies, kartupeļi mīksti, gaļa arī. Tā. To katlu paņemam tagad malā, lai viņš bišķi atpūšās. Uzliekam vāku, lai viņš bišķi atpūšās. Tā, tad turpinājumā. Sēnes. Sēnes mums ir otido gatavs. Ņemjam nost sēni. Liekam virsū pannu ar mērcīti. Mērcīte sāk sildīties. Tagad mēs ņemsim ogas. Taisīsim no ogām zapti. Veidojam bleķa paciņu. Šoreiz tādu niknāku, biezāku, kā parasti. Šim nolūkam mēs izmantosim bļodiņu. Uztaisīt kaut kādu nebūtu formu, jo te visi te bleķa paciņu. Mūsu uzdevums šeit ir sakarsēt ogas. Ņemam skaistās jāņogas. Tas ir kaut kādas īpašās tumšās jāņogas. Upenes, jāņogas. Viss tas ogu kokteilis tagad ies uz grilu sildīties. Zemenes, jāņogas un upenes. Tā. Tik daudz. To mēs tagad liksim uz grila virsū, lai karst. Tagad vajadzēs ņemt nazi un griezt to bulku uz pusi. Foršās roziņu bulciņas. Sieva visu nakti cep. Te būs ar gardu muti tiešām. To maizīt ir sagriezt. Jāskatās, ko zapte saka. Yes! Redziet, kā smuki ir iztecējis. Ops! Zaptes paku liekam šeit. Un virsū mēs tā vietā liekam maizes, bet ļoti, ļoti uz īsu laiku. Ot šitā te, tā kā šitā puse jau ir cepusi, uz ogļu pusi liekam šitā te viņas uz muti. Un uz ļoti neilgu laiciņu, burtiski uzlikšu un tūlīt ņemšu nost. Paņemsim šo te paciņu, attaisam vaļā. Re, kā te smuki putriņi ir iekšā. To visu putriņu mēs iekšā bļodiņā. Vai Dievs, kā smaržo skaisti. Svaigas ogas, kas gan ir superīgāk par svaigām ogām. Ņemam lielo lāča cukurtrauku, beram iekšā cuķerīti. Drusku vajag. Un to visu tā kārtīgi samaisam, lai cukurs izkūst. Viss ņemam nost. Rekā fiks viņš. Čučuči aprauj. Tas iedos foršo garšu. Un ar zaptīti to visu. Zaptīti mums ir gatava. Un tagad to visu var likt uz trauciņiem virsū. Forši. Tātad šodien mēs esam pagatavojuši šmoriņu karlā. Mēs esam uztaisījuši sēnes cietumā. Un arī mēs tagad esam uztaisījuši
saldu ēdienu. Viegli, fiksi, uzkarsētas bulciņas ar zaptīti. Un dzersim klāt pienu, ēdīsim šmoriņu ar krējumu, dzersim pēc tam alu un priecāsimies par dzīvi. Sviniet dzīvi ar gardu muti. Visu labu, tiekamies pēc nedēļas. Nepatīktu. Un tagad tikai draugi mēs. Kaut gan daudz vairāk vēlos es. Nu un kas, kā mani atšķiras? Acīs man ir patiesība. Laikā meklēji tu iegāstu, lai tik mani prom pasūtītu. Tagad tikai draugi mēs. Kaut gan daudz vairāk